Pensijas neindeksēs vēl 3 gadus. Arī mazās vecuma pensijas, kas nepārsniedz 135 latus. Tā šodien nolēma Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāti, galīgajā lasījumā atbalstot attiecīgas likuma izmaiņas. Nākamgad gaidāms arī vairāku nodokļu paaugstinājums. Turpina Madara Līcīte. Saeimas komisija šodien visas dienas garumā lēma par nākamā gada budžeta paketi pavadošo likumu izskatīšanu galīgajā lasījumā, bet par pašu budžeta projektu komisija lems rīt. Sociālo iemaksu likme nākamgad pieaugs no 33 līdz 35%. Darba devēja maksātā likme paliks nemainīga un būs 24%. Savukārt darba ņēmēja maksātais nodoklis pieaugs no 9 līdz 11%. Opozīcijas deputāts Andris Šķēle, argumentējot pret sociālo iemaksu likmes celšanu, pauda, ka tādējādi tiks apdraudēta Latvijas uzņēmēju konkurētspēja un augs ēnu ekonomika. Jūs celsiet vienā galā nodokļus, otrā galā cilvēki meklēs, kā no tā izvairīties. Un šeit piesakties ar to, ka jāsabalansēja budžets, ir nevietā. Finanšu ministrijas pārstāvis norāda, ka priekšlikums par sociālā nodokļa likmes celšanu ir jāskata kontekstā ar ieceri samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi un palielināt ar šo nodokli neapliekamo minimumu. Tā rezultātā personām ar vidējiem ienākumiem neto ieņēmumu pat pieaugs, nevis samazināsies. Valdība apzinās tomēr šie soļa nopietnību, un tajā brīdī, kad ekonomika atlaps un sociālais budžets nebūs vairs ar deficīta, tomēr izskatīt jautājumu, kā mēs varētu šiem cilvēkiem kompensēt šo pensiju zudumu. Komisija šodien atbalstīja ieceri turpmāk dažādus sociālos pabalstus, aprēķināt tikai balstoties uz personas faktiski veiktajām iemaksām. Tādējādi valsts budžetā nākamgad plānots ietaupīt vairāk nekā 4 miljonus latu. Turklāt tikšot novērstas situācijas, kad uzņēmēji deklarē fiktīvi aprēķinātus sociālās iemaksas un izkrāp no valsts budžeta mākslīgi palielinātus sociālos pabalstus. Komisijas šodien atbalstītie priekšlikumi arī paredz palielināt sodu par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams pienākumu veikšanai, no 25 līdz 250 latiem līdzšinējo 25 līdz 50 latu vietā. Nākamgad arī jārēķinās ar 1,5 santīmu pieaugumu par litru limonādes. Madara Līcīte, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.